sporta jautājumu komitejas sēde, un šīs sēdes laikā mums arī šīs komisijas vadītājs Teterkungs iepazīstināja ar konkursa rezultātiem uz iepriekšējo šo konkrēto amatu pozīciju, un komitejas locekļiem, deputātiem tātad arī tika uzdots jautājums sniegt priekšlikumus, ko mēs darām, vai mēs virzam šo jautājumu tālāk šodien uz domas sēdi izskatīšanai, vai nevirzam tālāk. Komitejas lēmums bija, ja priekšlikums, respektīvs lēmums, bija tātad aicināt tomēr rīkot vai atkārtot pieteikšanos, vai atkārtot konkursu tikai, teiksim tā, viena iemesla dēļ. Un tas viens iemesls ir īstenībā, gaužām vienkārši, manuprāt, gan Lāsmai Petermanai, kas visu cieņas nevienu sliktu vārdu nesaku, šī konkrētā cilvēka komforta sajūtai, un, manuprāt, arī tautas komforta sajūtai, kas modrā tauta vienmēr visu redz un uzmana, un patīk vai nepatīk, vai lasa vai nelasa internetu komentārus, vai vienalga tirgu uz ielas satiek cilvēku, kāds kaut ko paprast, domas dažādas, kādā veidā forma, kādā veidā šis process notiek. Tāpēc, atmetot absolūti visas emocijas nost, manuprāt, tik tiešām no tāda stratēģiski pareizāk šī jautājuma virzīšana tālāk. Un tā, kā mums arī priekšsēdētājs teica, vai neairējam to laivu, bet stūrējam, tad man, kā deputātam un arī cilvēkam, liekas mums stratēģiski pareizāk, lai komforta sajūta cilvēkam, kas ieņem šo amatu, būtu tāda labāka, ka tas nav tāds ekspromptum lēmums. Rīkot, vai tas ir vienkārši atkārtot pieteikšanas, tā kā Teterkungs teica, mums nav obligāti arī oficiāls konkurss, vai arī varam taisīt oficiālu konkursu. Izsludināt var pieteikties oficiāli savu kandidatūru izvirzīt arī Lāsma Petermana, varbūt arī vēl kāds, un tad to procesu padarīt, es neteikšu, varbūt caurspīdīgāk, bet tieši komfortablāk abām pusēm, gan tautai, kas seko līdzi varbūt vienu vai otru lēmumu pieņemšanā, gan arī cilvēkam, kas pieteiksies un piesakās uz konkrētu amatu pozīciju. Tā kā es vēlreiz uzsveru, tas bija komitejas priekšlikums, ko mēs arī darījām zinām komisijas priekšniekam un ierakstījām protokolā. Paldies! Paldies!